Pagā? Mēs varam sākt? Jā. Čau! Sveicien no Varšavas. Jā. Saki. Jā, tak. Mums iet baigi forši, daudz strādājam. Es ar savu topu grupu strādāju katru rītu no 8 līdz 10 vakarā. Mēs strādājam cītīgi pie topikiem. Meitenes, ko jūs darat? Oi, mēs ļoti organizējam visu. Īsnībā Varšava ir baigi labi pastrādājis, ka mums ir palikuši tikai tie mazie darbiņi, bet var paskrādīt no vienas mājas uz otru māju, pataisīt kastes, visādas skaistas. Vēl kaut paciņas salikt, posterus izlīmēt. Tādi mazie darbiņi, bet darīt ir ko. Ir no kā mācīties arī. Cik poļi jau ir saorganizējušies un kāds viņam ir office tikā foršiņš. Jā, mums arī būs 2-stāvīgs office. Jā. 3-stāvīgs. Pārspēsim viņus pārspēs. Jā. Ko es varu vēl pastāstīt? Es diezgan daudz runāju ar abiem koordinatoriem. Ir Veco, jūs varbūt zinat Veco, Aleksandra, un tad ar Jauno Čari. Ejam cauri visām lietām, ko vajadzētu ņemt vērā. Un tādā garā es arī pierakstu visādas lietiņas, kas mums ir jāņem vērā organizējot Tibeku. Darbu būs ļoti daudz, neuztraucieties. Būs ko darīt. Katram atradīsies, ko darīt. Un, šobrīd es iešu tūlīt uz sesiju. Mēs runāsim par closing un atklāšanu, par visām aktivitātēm, kas notiks. Un iesim pa minūtei cauri. Un paskatieties, kur viņiem forši atklāšana notiks. Guntā. Arī tik krutā. Jā. Lielā telpa. Tā mēs te dzīvojam. Viss ir pamazām tikai sācies vēl īsti. Cilvēki nav atbraukuši, un nevaram saprast, cik liels būs tas pasākums. Maz pasākumiņš. Un iedomājieties, vakar bija plus 36 grādi. Naktī. Bija tāda sajūta, ka kāds būtu ieslēdzis to te fēnu. Un visu laiku ļoti kāju pūst gaisi. Tā kā... Mēs svīstam. Strādājam smagi. Hot. Jā, bet es esmu ļoti priecīga par organizatoriem. Viņi ļoti labi sagatavojušies un lielam visi darbi jau ir izdarīti. Mums ir tikai jāsagaida dalībnieki. Poļi ir baigiem malači, un mums liels prieks, ka mēs kopā ar viņiem varam tieši no viņiem mācīties. Jā, tā mums te iet. Gaidiet apdarīt. Jā, tā kā sāciet jau gatavoties ebekam. Mentāli. Bet tas nav maz pasākumiņš, jā. Tā nav Ziemassvētku balva. Tā nav Ziemassvētku balva. Ibeks nav Ziemassvētku balva. Atcerieties, būs daudz jāstrādā. Jā. Uzvedieties godīgi. Strādājiet dziļāk priekš vasaras kursiem. Jā. Gaidiet mājās. Mēs drīz būsim. Nē? Čau! Jā, neuzslēdz tos. Čau vēlreiz. Šobrīd mēs atrodamies ļoti tādā fancy ēkā pie dārgām aparatūrām un iekārtām. Un šī ir māja, kur notiks case studies. Un šeit mēs kofiju break case studijiem. Jūs varat redzēt, cik te viss ir stiklots, ļoti skaisti. Ēka ir tikai 3 gadus jauna. Un īstenībā mēs ceram, ka būs atvērušies enerģētiķi mums pēc gada. Un arī jaunie startupi, tas būs kaut kas vēl labāks nekā šeit. Un, jā, šī māja ir ļoti tāda paša. Bijām arī auditorijā. Mēs, diemžēl, šobrīd netiekam iekšā, bet auditorija arī ļoti jauki izskatījās. Tur būs prezentācijas, tās jūs redzēsiet pēc tam, ka jau pakilmēsimies atkal. Šis ir lifts ar stikla durvīm un vispār te vajag pašie. Jā, tā mums te iet. Gaidiet vēl mazās klipiņas. Čau! Tātad, mēs joprojām atrodamies foršajā ēkā, kur notiks prezentācijas. Kur Magda tikko aizgāja. Kādreizējā sekretāra. Tātad notiks prezentācijas, gan testījām, gan dizainu, laikam arī šeit. Un tā arī notiks augšā datortāls. Par tām jau es pastāstīju. Jā, to mēs jau pastāstījām. Bet, kā es redzu, šī tā fancy atpūtselpa, kur man es visu atpūsties tā forši. Šeit mums tepat galā notiek arī orgu mītingi. Katru vakaru 7 pēcpusdienā ļoti efektīvi notiek. Šeit ir orgu istaba, kur viņi pašlaik strādā.
kur ir darba laiks viņiem ir no 8 vakarā, no 8 no rīta līdz 10 vakarā, un katru dienu viņš šādi strādā. Citīgi jūs varat pielūrēties. Viss ļoti nopietni. Jā. Lūk, vēl nopietnāks apsargs. Jā. Un redziet, kur ir mūsu foršais baneris. Design the future today. Niečakojiet mūsu foršos plakātiņus, ko mēs paši savām brociņām koordi visu līmē. Pirmais darbiņš. Skaisti, vai ne? Believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I